Izredzes panākt vienošanos starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu neizskatās labas, jo 21 stundu ilgas sarunas Pakistānā nonāca strupceļā. Un Amerikas Savienotās valstis uzsāka Hormuza blokādi, lai novērstu Irānas mēģinājumus ieviest nodevu sistēmu kuģu pārējai. Tādējādi 2 nedēļu pamieram, kas tika noslēgts pagājušajā otrdienā, izskatās, ka netiks pagarināts, ja vien tas vispār tik ilgi izdzīvos. Savukārt jautājums ir, kurš vairāk iegūst no šī mierīgā perioda. Tātad šodien mums jāizvērtē iegūmi katrai pusei. Es sāku šo īsu situācijas pārskatu un to, kā vispār domāt par pamieriem. Tad mūsu pirmajā būtiskajā punktā mēs aplūkosim problēmu, ar kuru saskaras Amerikas Savienotās valstis, īpašu uzmanību pievēršot degvielas uzpildei. Pēc tam mēs pāriesim pie Irānas un izpētīsim vienu no neatbildētajiem jautājumiem par Teherānas atlikušo kapacitāti. Šajā sakarā, tā kā pašlaik pasaule ir sarežģīta, mēs apskatīsim arī Ķīnas soli, kas vēl vairāk sarežģīs mūsu dzīvi. Bet ļaujiet man sākt ar vispārīgu punktu par pamieriem un to, kur mēs šodien atrodamies. Militārās darbības starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu joprojām šķiet ir apstājusies. Tomēr vispārējā sarunu problēma nav atrisināta, un Izraēla turpina rīkoties Libānā. Irāna, reaģējot, ir saglabājusi Hormuza šaurumu slēgtu, kas ir pretrunā pamiera pamatprincipam. Atbildot uz to, Amerikas Savienotās valstis ir sākušas bloķēt kuģu pārvietošanos, kas maksā Irānai nodevu, lai apietu slēgšanu. Ja man situācija būtu jāapraksta vienā vārdā, tā būtu neilgtspējīga. No teorētiskā viedokļa draudzīgs atgādinājums, ka pamieri nevienmēr sakrīt ar galīgajiem iznākumiem. Lai jebkura vienošanās būtu ilgtspējīgs, nosacījumiem jāatbilst ilgtermiņa spēku līdzsvaram. Šeit ir zināma elastība attiecībā uz to, kā jūs varat strukturēt vienošanos laika gaitā, par ko mēs runāsim vēlāk. Taču situācija nevar pārāk tālu novirzīties no pašreizējā stāvokļa. Man šķiet smieklīgi, ka katra konflikta puse mēdz apgalvot, ka pamiera noslēgšana militāri vairāk nāk par labu otrai pusei nekā viņiem pašiem. Padomājiet tikai, cik reižu gadu gaitā esat dzirdējuši ko līdzīgu attiecībā uz Krieviju un Ukrainu. Tomēr realitāte ir tāda, ka savstarpēji ieguvumi šādā situācijā ir burtiski neiespējami. Vara starp valstīm ir nulles summas spēle, tāpēc viss, ko iegūst viena puse, ir zaudējums otrai. Sagaidāmais iznākums var mainīties tikai vienā virzienā, un tāpēc tikai viena valsts var būt militārais ieguvējs no pauzes. Kādam būs papildu enerģija, kad viņš izies no savas mierīgās pozīcijas, un kāds mēģinās nodarīt dubultu kaitējumu, kad viņu pārņems dusmas. No kara vērotāja skatpunktā par šādiem apgalvojumiem vislabāk domāt tajā pašā ietvarā, pie kura mēs vienmēr atgriežamies. Iespējams, vislabāk ir neklausīties, ko līderi apgalvo šajā sakarā. Iedomāsimies, ka viena puse patiešām iegūs vairāk. Ja šis ieguvums ir ievērojama, tad vienošanās nav iespējamas, un visa saruna kļūst nesvarīga. Tas ir bijis viens no galvenajiem šķēršļiem risinājumam Ukrainā. Kad varas maiņa ir mazāka, jūs varat izrunāties un atrisināt problēmu sarunu ceļā. Tas vienkārši prasa izdarīt lielāku būtisku piekāpšanos zaudētājai pusei. Šī zaudētāja puse zina, ka darījums ar laiku tai kļūs nelabvēlīgāks. Tāpēc, lai kompensētu, darījumam sākotnēji šai valstī jāsniedz vairāk. Ak, bet tādējādi rodas klasisks stimuls sagrozīt patiesību. Ak, nabadziņš es, man vajag vairāk, lai piekristu darījumam. Tas ir pastāvīgais vēstījums, ko tu vēlētos sūtīt, neatkarīgi no patiesības. Tāpēc mums nākas patiešām analizēt to, kas notiek uz vietas, ja vēlamies uzzināt, kurš ir īstais ieguvējs. Mēs nevaram vienkārši skatīties uz to, ko līderi saka. Labi, veiksim nelielu analīzi, sākot ar ASV pusi. Galvenā diskusija šeit ir par grūtībām, ar kurām saskaras Amerikas Savienotās valstis, cenšoties turpināt nodrošināt savas gaisa kampaņas lidojumu stundu skaitu. Tas var šķist muļķīgi, ņemot vērā, ka pirms kara galvenās sarunas bija par sarūkošajiem ASV munīcijas krājumiem. Mēs patiešām drīz atgriezīsimies pie bumbām, taču, lai nomestu lielāko daļu no tām, ir nepieciešamas lidmašīnas debesīs. Tikmēr tikai pirms pāris nedēļas nogalēm kara sarunas pārgāja uz notriekto F-15 un tā apkalpes meklēšanu.
Tāpēc jūs varētu domāt, ka tieši uz to vedīs pārējā šī saruna. Izrādās, ka tomēr negluži. Cīnītājiem ir līdzīgas problēmas, taču tās nav tik aktuālas šobrīd. Drīzāk vājākais posms sistēmā ir uzpildes lidmašīnas, īpaši KC-135. Šie uzpildes lidaparāti ļauj iznīcinātājiem ilgāk palikt gaisā, uzpildot tos lidojuma laikā. Tās nav tikai ērtības jautājums. Tās arī palīdz maksimāli palielināt to stundu skaitu, kurās dārgākie iznīcinātāji var atrasties gaisā. Bez tiem iznīcinātājiem būtu daudz biežāk jāatgriežas bāzē. Daļa problēmas ar degvielas uzpildes lidmašīnām ir tā, ka tās ir milzīgi metāla gabali, kurus Amerikas Savienotās Valstis atstāja atklāti stāvam uz lidlauka perona. Tas patiesībā saistās ar pamiera lietderību, jo vairāk Ukrainas pret dronu sistēmu kļūst darbspējīgas Arābijas pussalā. Šīs Arābu valstis var uzskatīt, ka Ukrainas sistēmas galvenokārt aizsargā civilās infrastruktūras objektus, taču tā nav kā darbojas pretgaisa aizsardzības tīkls. Pārtvērējs ierauga dronu un iznīcina to, nezinot, ko drons bija plānojis mērķēt. Neskatoties uz to, lielākā problēma ir vienkārša lidojuma stundu matemātika. Pēdējais KC-135 tika saražots 1965. gadā. Tā nebija drukas kļūda. 1965. gads. Tie ir no laika, kad vidējā mājas cena ASV bija ap $20,000. Benzīns maksāja 31 centu par galonu, un Beatliem vēl bija 5 gadi līdz izjukšanai. No vienas puses, ja kaut kas nav salūzes, tad to nevajag labot, lai gan patiesībā KC-1 135 gadu gaitā ir vairāk kārt uzlabots. No otras puses, aizstājēji lidmašīnā KC-46 tiek ieviesta pakāpeniski. Tikmēr ir milzīgs spiediens uzturēt 135 modeļus gaisā. Taču fizika ņem virsroku pār cerībām un sapņiem, kad vecums un lidojuma stundas ir lielas. Acīm redzot, vienkārša apkope un remontdarbi notiek uz vietas katru dienu. Taču nopietnākiem remontdarbiem lidmašīnas ir jānogādā atpakaļ uz Stinkera gaisa spēku bāzi Oklahomā. Tātad, saskaņā ar teoriju, Amerikas Savienotās Valstis uzsāka pamieru, lai iegūtu laiku atjaunot degvielas uzpildes lidmašīnas, kā arī atpūtinātu pārējo floti. Un, ja no Irānas netiks saņemts pietiekami pievilcīgs piedāvājums, Amerikas Savienotās Valstis turpinās centienus ar atjaunotiem gaisa spēkiem, tik līdz pamieras beigsies. Man nav šaubu, ka Amerikas Savienotās Valstis izmanto šo iespēju, lai salabotu savu floti. Taču tas, vai Amerikas Savienotās Valstis gūst militāru labumu no pamiera, nav atkarīgs tikai no šī stimula. Drīzāk mums jāņem vērā arī tas, ko dara Irāna, un jāveic atbilstošs salīdzinošs novērtējums starp abām pusēm. Labi, tad ko dara Irānā? Diemžēl atbilde uz šo jautājumu ir neskaidrāka, kas apgrūtinās mūsu spēju pārliecinoši veikt salīdzinošo novērtējumu, bet mēģināsim darīt visu iespējamo. Viena daļa, par kuru mums ir lielāka skaidrība, ir Irānas spēja atjaunot savas dažādās ieroču programmas. Īstermiņā tas nav aktuāls jautājums. Irānai nāksies veltīt ievērojamu laiku, lai atjaunotu attiecīgos objektus un piegādes ķēdes. Tas rada atklātu jautājumu par to, cik ilgs laiks paies, līdz Amerikas Savienotās Valstis vai Izraēla varētu tikt kārdinātas vērsties pret Irānas aizsardzības rūpniecības bāzi. Taču, runājot par pamiera termiņiem, šajā ziņā Irānai daudz kas nemainīsies. Sarežģītākā problēma, gan attiecībā uz publiski pieejamo informāciju, gan pamiera laiku, ir tā, cik daudz ieroču, un pats galvenais, pretgaisa aizsardzības ieroču, Irāna kara laikā bija paslēpusi bunkuros. Ja jums šķiet, ka atbilde ir neviena, viņiem bija vajadzīgs viss, kas viņiem bija, tāpēc viņi izvietoja visu, kas bija viņu rīcībā, tad pārējā šī jautājuma daļa ir tikai akadēmiska. Irānai nav ko atkārtot izvietot, tāpēc pamieris nav būtisks izvietošanas lēmumiem. Ja tā nav, tad Savienotajām valstīm ir nopietna problēma. Gaisa kārā pirmais solis ir iznīcināt mērķa pretgaisa aizsardzības sistēmas. Kad debesis ir atvērtas tikai tev, tava flote var netraucēti darboties, lai iznīcinātu vērtīgākus vai precīzākus mērķus. Lai ļoti vienkāršotu lietas, Amerikas Savienotās Valstis paļaujas uz tādām sistēmām kā Tomahawk raķetes, lai veiktu kampaņas daļu, kas vērsta pret pretinieka pretgaisa aizsardzību.
Ideja ir tāda, ka tu vari pārvarēt pietiekamu attālumu, lai trāpītu pretinieka resursiem, bet viņi tevi nevar sasniegt. Vai redzat problēmu šeit? Tomahawk un līdzīgas raķetes ir galvenais ASV krājuma satraukuma avots, ja runa ir par iespējamu karu Indo-Klusā okeāna reģionā. Ja Irānas karš uz kādu ilgāku laiku apstājas, un Irāna patiešām glabā nozīmīgus pretgaisa aizsardzības līdzekļus pazemē, tad Tomahawk raķetes atkal ir jāizmanto. Salīdziniet to ar situāciju, kad notiek ilgstoši triecieni un ASV izlūkdienests joprojām rūpīgi seko situācijai. Tad iznīcinātāji var vienkārši mest JDAM bumbas. Tieši par to bija kļūsi galvenā trieciena kampaņa ar Tomahawk raķetēm rezervē. Atšķirībā no Tomahawk raķetēm, militāristi JDAM bumbu krājumus uzskata par praktiski neizsmeļamiem. Tāpēc ilgstoša pauze varētu piespiest Savienotās valstis pāriet no ieročiem ar zemām alternatīvajām izmaksām uz ieročiem ar augstām alternatīvajām izmaksām. Protams, uzpildes problēma joprojām pastāv, taču risinājums nav veikt visaptverošus remontdarbus visam flotam vienlaikus. Risinājums ir vienmēr atstāt noteiktu procentu lidaparātu apkopē, lai sistēmā nepārtraukti atgrieztos lidaparāti pēc apkopes. Šī ir tā pati sistēma, ko Savienotās valstis izmanto saviem lidmašīnu bāzes kuģiem, tāpēc tas nav nekāds svešs jēdziens. Šāda rīcība varētu prasīt samazināt kopējo kaujas izlidojumu tempu, taču tas joprojām ir labāk nekā dot Irānai brīvu iespēju atvilkt elpu. Tagad mums vajadzētu atzīt lielu problēmu ar ASV arsenālu. Irānas karš, vai vismaz tā sākotnējā fāze, ilga aptuveni 40 dienas. Es raksturotu kauju intensitāti kā paaugstinātu, bet ne ekstrēmu. Un pēc tam visas pazīmes liecina, ka Pentagons saskata būtiskas nepilnības savos Tomahawk raķešu krājumos. Nu, ja tā ir, vai kāds domā, ka janvāra Tomahawk krājumi bija pietiekami nopietnam karam pret Ķīnu? Diez vai. Šīs trūkums vienmēr ir prasījis būtiskas atkārtotas investīcijas ieroču ražošanā, ko viena pēc otras administrācijas ir atlikušas. Acīm redzot, Trumpa administrācijā ir bijusi daudz stingrāka attiecībā uz ASV ieroču piegādēm uz Ukrainu. Bet Baidens arī bija piesardzīgs. Lūk, kāpēc? Tāpēc mēs tagad esam situācijā, kurā Savienotajām valstīm radīsies nopietnas problēmas, ja Ķīna tuvāko mēnešu laikā veiks kādu soli. Vai Savienotajām valstīm būs tās pašas problēmas arī nākamo gadu laikā? Būs atkarīgs no investīciju un ražošanas lēmumiem, kas tiks pieņemti šī kara ēnā. Runājot par Ķīnu, arvien biežāk tiek ziņots, ka Pekina vēlas piegādāt Irānai vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmu, īpaši pārnēsājamo veidu. Tas viss būtu daudz vieglāk, ja gaisa telpa būtu atvērta, pateicoties pamieram. Jūras ceļš noteikti tāds nav. Bet atceries, ka ir bijušas baumas, ka Krievija sūta militāro aprīkojumu uz Irānu, visticamāk caur Kaspijas jūru. Ķīnai nebūtu grūti izmantot Krieviju kā starpnieku, pat ja tas nedaudz sarežģītu loģistiku. Tāpēc tas ir jāņem vērā, taču tas nebūs izšķirošs pamiera lēmumā. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Visiem patīk apgalvot, ka pamieri kaitē viņu izredzēm, ja karš atsāksies. Šī ir tikai sarunu taktika, kuru tev vajadzētu ignorēt. Praktiski runājot, Savienotās valstis gūst labumu no pauzes, jo tās var apkalpot savu novecojušo degvielas uzpildes lidmašīnu floti. Taču tas notiek par cenu, ka Irāna potenciāli iegūst iespēju pārveidot savas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Kopumā es pieņemu, ka tieši pēdējās bažas ņem virsroku. Es varu iedomāties pasauli, kurā Amerikas Savienotās valstis samierinās ar to, ka Irānas pretgaisa aizsardzība atjaunojas, neskatoties uz problēmām ar Tomahawk raķetēm, ko tas varētu radīt nākotnē. Taču tas prasa, lai Amerikas Savienotās valstis uzskatītu pašreizējo vienošanos par salīdzinoši izdevīgu. Šaurumā palikšana slēgtā nebūtu nav izdevīga. Tātad, kaut kam šeit ir jāmainās. Varbūt Irāna piekāpsies attiecībā uz Hormuza šaurumu un ļaus startautiskajai satiksmei turpināties kā parasti. Varbūt tās būs Savienotās valstis, kas atsāks naidīgās darbības, varbūt pēc 2 nedēļām, varbūt agrāk vai nedaudz vēlāk. Varbūt Savienotās valstis vēl nedaudz nogaidīs, lai redzētu, cik efektīva būs to pretblokāde. Bet ir grūti iedomāties pasauli, kurā ir ilgstošs pamieris un slēgts šaurums.
Tā ir sliktākais no abiem variantiem Vašingtonai. Nu, redzēsim, cik daudz svarīgu ziņu parādīsies nākamās nedēļas laikā, bet es pieņemu, ka tuvākajās dienās vairāk laika pavadīšu sadaļā Lines on Maps Extra. Abonējiet tur, lai būtu lietas kursā. Ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties un abonējiet, un tiekamies nākamreiz. Uz redzēšanos!